Čau, čau! Atrodamies Samersaudā, Liepājā, 2025. Nu, lūk, vēl nekāda, kā saka, šika nav, jā. Viss tiek būvēts. Bāriņš te top, jā. Jāgra mašīnītes ir jau atvestas. Reku Īmetmor šoferīts tālumā iet. Reku Jānis Šulcs, kurš pie mums nāk strādāt 3 gadus, bet tā arī nevar atnākt. Kas tu sāc? Un Mareks jau pieliks pie darba. Johaidī! Par pusalus, iedomājies? 2, prasi 2. Nu, redziet, te jau Tomas Henrijs izkrauts, viss kārtībā, jā. Jāgerīts arī jau ir salikts bārā, brīnišķīgi, brīnišķīgi. 1, 2, 3, jā, visas kastes ir vietā, nekas netrūkst. Nu, tā šeit arī vēl Jāgeris. Sintī, tu prasīji par brūnajām kastēm, redz, kur viņas ir, tās brūnās kastes. Nu, šie ir mūsu ilgadējie meistariņi, jā. Protams, mēs viņus redzam šeit katru gadu. Šulcs, pasveicina Lienu. Cola pārstāvis, te kaut ko pa telefonu runā, jā, visdroši. Pastieties, viņi ir aizbutonējuši mūsu backstage ciet ar savu preci. Redz, ko ar manu palīdzību bija pielikts šitais apaļais briedis. Un ja būs šķībi, tad es esmu vainīgs. Aiziesim paskatīties uz pludmali, kādas zonas tiek būvētas. Šeit ir karuseļi, nu tas mums principā nav interesanti, jo viņi nedzer. Ak, šīs smiltis, ak, šīs smiltis. Tā, šeit mums ir diskotēka, jā, Baterija un Finlandija. Tā, šeit mums izskatās Aikos zona, jā, Kurijos X. Viss te tiek būvēts. Ok. Ikgadējā Somersby zona. Un viņiem ir arī Somersby bāri. Šeit varēs aizsūtīt kādu vēstulīt, acīm redzot, ja, no festivāla, kādam savam draugam, kādā citā pilsētā, kuram nebija iespēja tikt uz festivālu. Nu, šitais ir Reņa bārs, ja, te mēs tirgosim arī mūsu Jāgerīt, protams. Nemāku teikt, vai šī ir galvenā, laikam šī nav tomēr galvenā skatuve. Uldis, galvenais organizators, labdien! Viss kārtībā? Jā. Super! Tā šī bija festivāla zonas kreisā pusē, ja mēs skatāmies uz jūru. Aiziesim uz labo pusīti, apskatīties, kas tur tiek būvēts. Tā, šeit mēs varam iepazīties ar teritorijas plānu. Ja gadījumā kāds nezin, lūdzu, lietojam. Un šeit ir 2 dienu programma. Jā, varat apskatīties, kas mums te uzstāsies. Varbūt arī jūs pat kādu pazīstat. Čaļi, kā liekas, turēsies vai nogāzīsies? Stabili turēsies, ideāli. Tā, šī ir Aldera Somersby pudele. Šī konstrukcija ir ļoti izturīga, jo šī te pudele, jā, dažādos brandingos tiek vadāta nu jau 20 gadus uz dažādiem festivāliem. Tā, šeit ir baterijas zona, uzlādēt baterijas čaļiem, pufiņi un pirmais atpūtnieks. Tas ir food korta teltis, jā, te varēs nopirkt šašliku, āliņu, cenas nezinu, apskatīsimies vēlāk. Viskijs Sir Edvards. Un šeit būs Sir Edvards kokteļu meņuškas. Viss pamazām top. Iespējams ar šo autobusu varēs uztaisīt Liepājas tūri. Hip hop vai hop on vai hop up. Tā, un šeit arī top kaut kas priekš skaistuma, jā, priekš sevis sakopšanas. Un tas ir festivāla barbershops. Tā kā, ja jūs gadījumā neuztaisījāt pričeni pirms festivāla, tad droši festivāla laikā varat izmantot. Tā, nu šeit ir aperoli, jā, nu skaidrs Coca-Cola zona. Nu un šeit ir VIP bārs, jā. Mūsu draugs Andrejs šeit tirgojās, un šī ir galvenā skatuve, uz kuras notiks viss krūtākie koncerti.
Nu, ko piesim pie bijušiem kolēģiem no Aldera, pastīties, kā viņiem iet, kā viņiem strādājās. Tā, tas mums ir Andris Blūms, Aldera svarīgākais cilvēks Horekā. Sveiks, Toms. Nu, cik tonas atvedāt? Nu, 50 kaut kur, jā? Jāzep, čau! Čau, stājies, drēnāt, kroj! Čau! Nu, kā iet? Ļoti jauki. Darba daudz? Jā. Man kājās ir armijas tūkstneša zābaki, tāpēc man ir ļoti forši staigāt pa smiltīm. Tā, nu un šitais ir food courtiņš, jā, jeb food zona, kas atrodas, nu nevis Pludmalē, bet tuvāk Jāgara zonai. Tā, un te tiek būvēta vēl vienas foršas skatuvīte. Nu un, protams, festivāla ģenerāla sponsora Mežpils alus VIP zona vai zona. Nu, arī šeit tiek būvēta skatuvīte, protams. Nu, un šī te aiz muguras ir prieka alēja, pa kuru uz festivālu dosies tūkstošiem apmeklētāju, pilnas kabatas ar naudu. Ir atbraucis Kenijs ar Sintiju. Vajag aizvest viņiem mašīnas caurlaiz un aprocītes. Pirmie apmeklētāji jau čekojās iekšā. Labdien! Čau! Paldies, čau, Marika! Čau visiem! Kenij! Čau! Čau! Paldies! Kā iet? Nelaiž iekšā. Paldies! Kāds skaists numurs! Jo! Juhu! Pēc grūtas darba dienas. Vienu aliņu jau var. Marika, labu apetīti brokastīs. Tā, nu, Jāgara zona praktiski mums jau ir uzstādīta, jā. Reklāmas saliktas, cenas saliktas. Atliek tikai salikt produkciju, uzlikt vajadzēs tapmašīniņas un все. Sākam ballīt. Tā, te mēs gribam pamācošo video, jeb video tutorial, ja, kā tiek uzstādīta tapmašīna festivālā. Aktieris mums šodien ir Mareks. Mareks nodemonstrēs, kā tas notiek. Ņemam, liekam un pazūdam. Redziet, aparāts ir jau praktiski gatavs lietošanai no rūpnīcas. Mēs viņu izpakojam uzmanīgi, noliekam. Tūlīt mūsu aktieris atnesīs kabeli un citas detaļas. Marek, parādi, ko tu atnesi? Kas tas ir izstāsts? Izstāsti mūsu pārmiņiem. Pilienu palete. Pilienu palete. Filtrs. Uzgaļi. Vāc. Kabeli. Kāds tev kabeli? Antikabeļi un drošinātāji. Šis ir pats svarīgākais, jo to nekur nevajag. Jā, drošinātājs, tas ir pēc katriem pārdotiem 1000 litriem ir jānomaina drošinātājs. Jā. Tā tad nekad. Tam domāt, ka ok. Mareks pats visu dara, redziet? Šeit ir. Un te vajag vēl ieslēgt, jā, redziet, šeit ir podziņa. Un ops, un mēs viņu ieslēdam šitā. Liekam visus 3 uzgaļus. Jā, jūs ziniet, jā, ka ieskrūvē pudelē to korķīti, to jā, uzgalīti un ieliek šī skaistajā dzesējumājā aparātā. Filtriņa. Gan nezinu, kam viņš vajadzīgs. Nu, tas ir, lai filtrē gaisu no mušām. Mēs izvēlamies labāko vietu, redzamāko vietu. Jā, mēs atradām Jāgara aparātam, man šķiet mūsuprāt labāko vietu. Savācam visādus drenčus. Un tukšo kasti mēs nesam, protams, pie sevīm uz backstage, ja? Jo, kad beigsies festivāls, mēs visu savāksim, saliksim uz paletes, notīrīsim aparātu un aizdīsim atpakaļ uz mūsu brīnišķīgo noliktavu. Nu, kā jūs saprotiet, ja mēs šodien ar komandu saliksim pa visiem bāriem mūsu Jāgara aparātus, sagatavosim viņus darbam. Un tad iekārtosim mūsu Jāgara zonu. Tāds apmēram ir mūsu šīs dienas plāns. Mums jāaiziet visiem cauri vēl.
Jautājums, vai viņas varētu vilkt tajā pašā kastē, vai pavīdīs attišā, ja tu jau vietas ir kastē. Kā redzat, ja meitenes darbojās, viss notiek, viss ļoti čakli, viss būs kārtībā. Jāsmaidaudīt? Vai vienkārši atradāt vienu velno, kurš pie jums strādās visu jūsu vietā, ja? Kad ir viens džigants, davai, lai viņš strādā, lai viņš visu nes, lai viņš visu dara. Mārek, nu beidz buksēt. Nevar, nu vispār. Tik koši. Jā. Kā lietas gāja. Nu, tā, puikas, izkārtojam. Tas, kamēr varam. Kāds mums saki, kas jādara? Nu, izkārtojam, viņš kaut kā bišķi labāk. Čau, Lienīts! Kā tev iet? Labi, un kā tev iet? Mums bija 3 izsaukumi. Čau, Vēsi. Kolēģi sāk ierasties pilnā sastāvā, nu būs darbs. Sintija tomēr otrajā bārā nojuka aparāts. Un mēs ar Mareku stiepsim pa smiltīm. Marek? Jā. Tas ir traki. Šitā mums palīdz nest aparātus. Visi cilvēki mēģina glābt Jāgermeisteru. Reču uz to pusi nesa džeki. Atpakaļ aparātu nes meičas. Vienkārši pieslēdzās Mārtiņam un Jāgermeisteru aparātu nes atpakaļ. O to es saprotu, harizma. Nu, vot, festivāls beidzās, mēs ar Keniju braucam
Braucam uz teritoriju pēc mantiņām. Pareizi, Kenī? Skumīgs skats, jā. Pasākums beidzās. Viss tiek novākts. Manta līdz ārā. Man mašīna ir ārā, kad mēs braucām vakar iekšā. Tā, nu darbiņi ir pabeigti. Jā. Visiem čau. Čau. Tas ir video noslēgumā. Līdz nākamai reizītei.